Kāda sieviete atsaucīgo māmiņu formā rakstīja, ka viņas nepilngadīgais dēls it kā nodarbojas ar investīcijām, arī kaut ko pelnu, tur kontā ir apgrozījums. Es ar 99% varbūtību varu pateikt, ka dēls ir iesaistījies investīciju krāpšanā. Kā šī investīcija krāpšana strādā? Cilvēkam piedāvā investēt naudu kaut kādā mistiskā platformā, tur tirgoties ar kaut kādiem naftas kaut kādām akcijām, ar mākslīgo intelektu, vēl kaut kas. Un tad viņš ieliek kaut kādu pirmo naudu, un pēc tam viņam ienāk kontā lielāka nauda. Un tad viņš daļu no šīs naudas investē atpakaļ un patur savu it kā nelielu peļņu. Kas patiesībā notiek? Šis bērns, jaunietis, nepilngadīgais, ir kļuvis par naudas mūli. Viņa kontā ienāca nauda no cita apkrāptā. Un viņš tālāk šo naudu pārskaita nākamajam naudas mūlim, paturot sev daļu no nopelnītā. Man ir stāstījuši par gadījumiem, kur šādi jaunieši aiziet uz skolu un nemācās, un skolotāji saka, tev ir jāmācās, un viņš pasaka, es vispār nesaprotu, kāpēc jūs nākat šeit uz darbu, jo es vienā dienā ar investīcijām nopelnu tik, cik jūs mēnesī. Nē, čalīt, tu neko nepelni, tu šobrīd piedalies krāpšanas schēmā, un ja tev atradīs policija, tad tev var ietupināt arī aiz restēm. Savukārt vecākiem jums ir tiesības skatīties sava bērna kontā, un ja jūs tur redzat kaut kādu aizdomīgu darījumu, runājiet ar savu dēlu un vērsieties policijā, nevis rakstiet atsaucīgo māmiņu fórumā. Par investīciju krāpšanām, kā tās strādā un kā no tām izvairīties, stāstīšu rīt 25. novembrī Radio Star FM raidījumā Krāpnieku kods. Tiekamies 9 no rīta, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.